Sveiki! Šodien es pastāstīšu par tēmu, kas ir būtiska pilnīgi visiem studentiem. Kā izvēlēties mūsdienīgu un studijām piemērotu datoru. Tieši kādas komponentes tajā ir svarīgas, kā pareizi izvēlēties programmas, kuras izmantot, un visbeidzot, kā ar šīm zināšanām var ietaupīt diezgan daudz naudu. Šis video būs tieši veidots ar īpašu skatu uz arhitektūras studentiem, bet visas lietas, ko rādīšu, noder arī cita nozara studentiem, jo principā nekas ļoti starp dažādām nozarēm neatšķirās. Tātad, procesors, jeb CPU, ir tas, kas izpilda instrukcijas un nodrošina, ka programmas vispār strādā. Runājot par procesoru, ir daži parametri, kas nosaka tā veiktspēju. Kodola skaits, kas nozīmē, ka vairāk kodolu būs labāks darbs paralēlos procesos, piemēram, renderējot. Tātad, ja procesoram ir tikai viens kodols, tad procesors var veikt tikai vienu darbību vēl vienā brīdī. Bet, ja viņam ir 4 kodoli, tad viņš var darīt 4 dažādas darbības vienlaicīgi. Frekvence, ko apzīmē ar GHz, un jo augstāka frekvence, jo ātrāks darbs ar vienu kodolu uzdevumiem, piemēram, kadrasējumiem. Tātad, ja ir procesors, kuram ir daudz kodolu, bet ļoti zema frekvence, vai procesors, kuram ir viens kodols, bet ļoti liela frekvence, tad ir iespēja, ka šis vienkodola procesors īstenībā daudz ātrāk paveiks darbu nekā četrkodolīgs procesors. Un pēdējais lielums, kas var atšķirties procesoriem, ir to kašatmiņa. Un jo lielāka būs kašatmiņa, jo ātrāk CPU varēs piekļūt dažādiem datiem. Tātad pagaidām pasaulē ir tādi divi lielākie ražotāji, kas ir Ryzen un Intel. Intel ir spēcīga vienkodola darbībā, kas ir ļoti svarīga AutoCADam, SketchUpam vai arī viegliem 3D modelēšanai. Savukārt AMD dominē daudzkodolu uzdevumos. Tas nozīmē, ka tas varēs straujāk renderēt, labāk varēs lielus Revit darbus, piemēram, vai Blender darbus, un vienkārši vieglāk būs ar viņu strādāt tieši uz tādiem lieliem 3D modelēšanas darbiem. Tagad, kad jūs esat apmēram sapratuši, ko tieši dara CPU, es parādīšu tādu ātru un diezgan efektīvu veidu, kā var atrast tādu procesoru, kas varētu būt piemērots tieši tam darbam, ko jūs plānojat ar viņu darīt. Tāds visparastākais veids, kā varētu dabūt tieši tev piemērotus procesorus, būtu iegūglējot, kas tieši ir vajadzīgs. Piemēram, lūk, un šeit var redzēt, kā pa taisno tiek izmesti dažādi varianti, ko iesaka Google. Un kaut gan šie visticamāk ir patiešām labākie varianti, ko var paņemt, neskatoties uz tajā cenām. Bet tā kā students bieži vien ir ierobežots viņa budžetā, tad ir svarīgi izvēlēties ne tikai tādu, kas būtu ļoti labs, bet arī tādu, kas atbilstu katra studenta iespējamībām to nopirkt. Tādēļ ir vērts izmantot šos, varbūt nekā tieši tos procesorus, ko tu plāno lietot savam datoram, bet gan kā tādu procesoru, ko tu vari salīdzināt citus procesorus, lai saprastu, kā tas procesors, ko tu plāno pirkt, īsnībā kā viņš konkurē ar citiem augstas kvalitātes procesoriem.
Viens no visvienkāršākajiem veidiem, kā tieši varētu šo te salīdzinājumu izveidot, ir izmantojot tādas programmas kā, piemēram, CPU Benchmarker, kur ir dažādi rīki, kurus var izmantot, lai saprastu, kādi procesori ir pieejami tirgu un kur viņi strādā vislabāk. Piemēram, par daudzkodolu procesoriem, un kur var redzēt labākos no visiem pieejamiem procesoriem, kas ir, un tad attiecīgi kāda ir to cena. Bet tas, ko es gribu apskatīties ar jums, ir tieši salīdzinājuma rīks, kurā ir iespējams salīdzināt 2 līdz 5 dažādus procesorus un to veiktspēju. Tātad šeit es esmu atlasījis iepriekš iegooglēto AMD Ryzen procesoru, kas tiek uzskatīts pagaidām par vislabāko un vispiemērotāko procesoru priekš arhitektiem. Un, lai vienkārši būtu ar ko salīdzināt, es paņēmu savam datoram, kas ir 3 gadus vecs viņa procesoru. Tad šoreiz salīdzināju tikai 2 procesorus, bet ir iespēja arī vairāk. Un tad šeit ir redzams dažādas lietas par par šiem te 2 procesoriem un kā viņi viens ar otru atšķirās. Ir jāpiebilst, ka lielākā atšķirība šiem 2 procesoriem tieši tas, ka manējais ir domāts laptopam, bet tas AMD Ryzen ir galdatora procesors, kuri parasti ir mazliet labāki nekā laptopa procesori. Bet šeit var redzēt arī to frekvenci, par ko es runāju, kā varat redzēt, ka Ryzen procesoram ir gandrīz par 1,5 GHz lielāks nekā manam, un kā fizikālo kodolu skaits ir 10 lielāks nekā manam procesoram. Jā. Šeit ir arī, kā var redzēt, ļoti daudz informācijas, kuras cilvēkam, kuri ir pieredzējuši ar šo un var uzskatīt, ka pārzina dators ļoti labi, ir saprotami, bet lai nebūtu pavisam jāiemācās viss par procesoriem un par visiem pārējiem datoru komponentiem, tad ir izveidot arī tādi ļoti vienkārši vispārīgie reitingi. Un kā var redzēt, tad manējais procesors ir apmēram gandrīz 5 reizes sliktāks nekā pagaidām tirgū pieejamais vislabākais procesors. Un var arī redzēt, piemēram, cenu, efektivitātes koeficientu vai procesora rezultāts attiecīgi pret cenu ir tāds kā, vai tas ir pietiekami labs. Un tad arī ir atsevišķi tieši vienkodola darbībai, kāds ir tad katra procesora reitings. Jā, un tad par procesoriem šitais arī būtu apmēram viss, ko tā īsumā vajadzētu zināt, un tad ķeramies pie nākamās tēmas. GPU, jeb grafiskā karte, ir nākamais komponents, ko es apskatīšos datoram, un grafiskās kartes ir atbildīgas tieši par 3D modelēšanu, vizualizāciju veidošanu, renderēšanu, kā arī ar labu video karti ir vieglāk taisīt dažādas video rediģēšanas, un priekš tiem, kuriem interesē arī starp studijām mazliet paspēlēt kādas video spēles, tad jo labāka grafiskā karte, jo labāk un ērtāk būs spēlēt dažādas intensīvās spēles. Eksistē 2 dažādas grafiskās kartes. Viena no tajām ir integrētās grafiskās kartes, kas ir vājākas, un viņas ir savienotas kopā ar procesoru.
un diskrētā grafiskā karte, kas ir atsevišķi no visām pārējām komponentēm un ir atsevišķi savu komponentu datorā. Viņas ir daudz jaudīgākas un tad viennozīmīgi arī vispiemērotākās arhitektūras studentiem. Līdzīgi kā ar procesoriem, arī grafiskajām kartēm ir tā, ka ir tikai 3 galvenie ražotāji. Divi no tiem ir jau iepriekš pieminētie Intel un AMD, un tad trešais ražotājs ir Nvidia. Viņi visi piedāvā izcilas grafiskās kartes, bet katrs ar savējām tajām specifikācijām, uz ko tieši tēmē. No šiem 3 uzņēmumiem visstabilākās būs Nvidia kartes, kuras ir ļoti sabalansētas, viņas labi renderē, ir viegli strādāt ar 3D modeļiem, un vienkārši viņām ir arī, piemēram, visplašākā programmu atbalsts. Tad arī vērts ir apskatīties uz AMD grafiskajām kartēm. Viņas varbūt tā kopistiski nav tik jaudīgas kā Nvidia kartes, bet viņām pašām arī ir tādas kartes, kuras ir ļoti spēcīgas un piemēram, ar ļoti labām cenas veiktspējas attiecībām. Un tad Intel Arc grafiskās kartes nav gluži tas, kas ir piemērots arhitektiem, jo viņas ir labas izmantot priekš netik apjomīgiem darbiem, piemēram, minimālu 3D modelēšanu vai ar dokumentu strādāšanu un PDF rediģēšanu, un viennozīmīgi tas īsti nav tas, kas ir vajadzīgs arhitektiem. Un tad es pieminēju, un tad, ja tieši meklē, kādu tad grafisko karti vajag arhitektam, tāds veids, kā viegli varētu atrast to, ko vajag, ir izveidojot tādu standartu kā Nvidias RTX 400 sērijas grafiskas kartes ir visdrošākā opcija pagaidām, kas ir pieejama. Un tad ir, protams, arī citas kartes, kas ir pieejamas AMD un varbūt kādām citām kompānijām, bet tad, lai tā kā grafiskā karte būtu pietiekami spējīga panest visu to darbu, kas ir jādara arhitektam, tad labs ieteikums būtu salīdzināt vienkārši citas kartes ar tad Nvidia 400 sērijas kartēm. Un tad kā tieši darīt šo salīdzinājumu, tas ir diezgan viegli. Līdzīgi kā procesoriem, arī grafiskajām kartēm ir dažādas specializētās programmas, kuras ir tieši veidotas, lai salīdzinātu dažādu karšu veiktspēju un arī, kur arī ir pieejams redzēt to cenas un citi parametri, kas var būt būtiski, kad pērk savējo datoru. Tātad šeit es esmu atvēris šo video karšu salīdzinājumu programmu, kas arī, jūs ievērojat, ir pieejama te parās pie procesoru programmā, vienkārši uzklikšķinot uz vienu no šiem te slaidiem. Tad šeit līdzīgi kā procesoru salīdzināšanas saitē ir arī dažāda veida tabulas, kur var salīdzināt dažāda veida grafiskās kartes, bet atkal tas, ko es gribu jums parādīt, ir tieši divu vai vairāk, kā var salīdzināt 2 vai vairākas dažādas kartes, un tad no tām attiecīgi izvēlēties, kura ir labāka. Tad šajā video karšu salīdzinājuma programmā tieši tāpēc, kā procesoriem var ievadīt dažādu karšu nosaukumus un tad tos salīdzināt. Tad šoreiz es arī salīdzināšu savu grafisko karti ar tad ieteicamo šo 400 sērijas Nvidias RTX karti.
un tad apskatīšos, kādas ir tad šo divu karšu atšķirības. Kā var redzēt, šeit arī tad ir ļoti daudz dažādas, liels klāsts ar dažādu veidu informāciju, un kā arī iepriekš bija, tad šeit ir redzams kopējais šo te karšu reitings, kur tad var redzēt, kā kaut gan, kur var redzēt, kā šī te 40. sērijas karte ir, diezgan labāk nekā manējā 30. sērijas karte. Šo, protams, var darīt arī ar citu ražotāju kartēm, un tas nav tikai ar Nvidias kartēm. Jā, tātad šie te divi komponenti, par ko es tikko parunāju, procesors un grafiskā karte, var tikt uzskatīti kā tādi būtiskākie komponenti, par kuriem vajag tad kārtīgi apskatīt un informēt sevi tieši, kas ir labs un kas ir slikts, kad izvēlās savu datoru, bet viennozīmīgi tie nav vienīgie komponenti datorā, un ir liels vairums citu lietu, kas tad kopistīgi strādājot veido labu datoru. Un viena no šīm lietām ir RAM, jeb datora izlaicīgā atmiņa. Tā īsumā, jo vairāk RAM būs datoram, jo vairāk programmu varēs turēt vaļā reizē, un tad minimālais ieteicamais RAM lielums būtu 8 GB, bet tas ir neieteicams arhitektiem īsti, bet tad ieteicams būtu 16 GB un vispār ideāli, ja būtu 32 GB, vai ja ir patiešām tāds ļoti jaudīgs dators, tad vairāk, kas būtu 64 vai pat 128. Tad arī svarīgi ir ne tikai šīs īslaicīgās atmiņas, bet SSD un HDD, kur glabājās visi dati. Mūsdienās studentiem visticamāk ir vajadzīgs SSD, jo HDD ir mazliet vecākas paaudzes datu glabāšanas ierīce, un tad SSD ir gan ātrāki, gan energoefektīgāki, gan arī ilgtspējīgāki nekā HDD. Un tā iesakot, kādu apjomu tad vajag studentiem saviem datoriem, ieteicams minimālais krātuves skaits lielums būtu 512 GB, bet, protams, terabaits un jau vairāk būtu tāds izcils un drošs variants, jo arhitektiem ir tā problēma, ka mēs strādājam ar ļoti lielu apjomu darbiem, kas ir 3D modelēšana, renderēšana, prezentācija taisīšana, plakāti un tam līdzīgas lietas, kuras aizņem ļoti lielu daļu pieejamās krātuves vietas. Un tad šīs būtu tādas lielākoties tādas lielākās un galvenās lietas tieši datoram, lai viņš vispār varētu strādāt, bet ir arī tādas komponentes, kas vienkārši nodrošina to, ka dators ilgspējīgi strādā, piemēram, dzesēšanas sistēma, kas nodrošina datora nepārkaršanu un nodrošinot, ka tā veiktspēja nesamazinās. Un tad ir redzams tirgū diva veida dzesēšanas sistēmas, vai nu gaisa, vai nu šķidruma. Un laptopos lielākoties tās ir gaisa, un tad galda datoriem tās var būt vai nu gaisa, vai nu šķidruma dzesēšana, kur gaisa ir pašsaprotama, ka tur vienkārši ar fēniem tiek izraidīts siltais gaiss,
un šķidrumu dzēsēšanai izmanto destilētu ūdeni atšķaidīt ar dažādām vielām, kas uzlabo tad šī ūdens siltuma pārnesību un ietilpību. Un, jā, nākamā komponente ir mātes plate, kas ir kā, ja procesors ir kā smadzenes, kas nodrošina, ka viss kopā strādā, tad mātes plate var uzskatīt kā nervu sistēmu, kas savieno visu ķermeni vai datoru kopā, jo mātes platē tiek ievietots procesors, RAMs, SSD vai HDD. Tajā arī tiek ievietota videokarte un visas pārējās komponentes tiek ievietotas mātes platē, lai kopstīgi veidotu datoru. Un tad, protams, arī datoram ir svarīgi, lai viņš vispār strādātu, kā ir elektrība, un tādēļ arī ir barošanās bloks, PSU, kas nodrošina tad pareizo elektrību uz visām pārējām komponentēm. Un, ja pats veido savējo datoru, ir ļoti svarīgi ievērot to, ka katra no atsevišķajām detaļām var viena ar otru sajiet kopā, jo, piemēram, ar RAM moduļiem ir dažāda veida savienojuma vietas, tātad var atšķirties mātes plates, kādas savienojuma veidi viņai ir. Arī videokartēm ne katrai, bet var atšķirties tieši kā savienojās. Un tad ir svarīgi, lai nepieļautu tādas kļūdas, kuras tad var beigās novest pie tā, ka ir jātērē vēl līdzekļi, lai samainītu vai pavisam no jauna pirktu detaļas, uz kurām varēja kaut kā censties ietaupīt. Tagad, kad dators ir pats uzbūvēts, tad nākamā svarīgā lieta ir dabūt kaut kur parādīt tad visu informāciju, kas tiek procesēta pašā datorā. Un tur ir vajadzīgs displejs. Tātad lielākoties ir diva veida displeji, vai nu LED, vai nu OLED. Un tā lielā atšķirība ir, ka LED displejiem ir atsevišķs aizmugurējais gaismojums, bet OLED displejiem ir katrai LED gaismiņai savējais apgaismojums, un tas nodrošina tādu labāku kontrastu, spēcīgākas krāsas, un tad tāds lielais faktors, kas ir atšķirīgs LEDam un OLEDam, ir, ka OLEDs var nodrošināt patiesās melnās krāsas parādīšanu savējos ekrānos, jo var atsevišķi izslēgt tieši tās LED gaismiņas, kuras ir nepieciešamas. Tātad, kaut gan pašu displeju tipi, jeb veidi nav tik daudz, tirgū pieejamo displeju vienkārši vairums ir tik liels, ka var atrast displeju piemērot jebkurai situācijai. Tādēļ ir vērts vienkārši iegūglēt, piemēram, internetā šādi best IPS monitors for designers vai architectures, un tad skatīties, ko piedāvā internetā. Un šeit es esmu atvēris jau dažus šādus sarakstus ar ieteicamajiem, ko cilvēki iesaka, kādus monitorus ņemt. Šeit var redzēt dažāda tipa pašus ekrānus, dažāda lielumā un dažādas izšķirtspējas, bet tādēļ, ir iespēja pašam izvēlēties, ko tieši vēlās, vai vēlās tādu ekrānu, kuram ir mini LED, OLED vai ISP, kas tiek uzskatīts, kad ir tieši IPS, kas tiek uzskatīts, kad ir
tieši piemērots arhitektiem vislabāk, vai citus faktorus. Bet tāds svarīgākais, kas būtu jāievēro, kad pērk sev monitoru vai kad pērk laptopu un skatās uz tā laptopa ekrāna kvalitāti, ir, ka viņi ir apmēram 24 līdz 27 colas, jo tas tiek uzskatīts par tādu ērto ekrāna lielumu, jo ja būs mazāks ekrāns, tad būs grūti savējos visus modeļus kaut kā tajā mazajā ekrānā komponēt. Un ja būs par lielu, tas jau tad būs sliktāk veselībai, jo nogurdinās vairāk acis. Par izšķirtspēju ir tāds, ka minimālais būtu Full HD, bet ideāli būtu jau kaut kādi 144p vai vispār profesionālā darbam būtu 4K. Bet tad attiecīgi ir svarīgi apskatīties, kāda ir grafiskā karte, jo, ja grafiskā karte nebūs tik jaudīga, tad šādu 4K monitoru vispār nebūs iespējams izmantot. Un tad, ja monitors un dators ir dabūts, tad svarīgi arī ir tastatūra un pelīte, kādu iegādājās. Bet, ja visu pārējo var dabūt kaut kā tā apmēram to, kas ir vienkārši vislabākais vispārīgi arhitekti tieši datoriem, kādas komponentes ir datorā, kādu ekrānu izmantot, tad pelītes un tastatūra ir kaut kas, kas var atšķirties katram cilvēkam, un tādēļ ir vienkārši svarīgi, ka izvēlētā pelīte ir ergonomiski ērta rokā un ka netiek noslogot roku pārāk daudz, un tas pats ir arī ar klaviatūru, lai tā būtu laba un ērti izmantojama, jo tas pirmkārt padarīs, ka ātrāk nogurst, un arī var ierobežot darba kvalitāti ilgstošās strādāšanas sesijās. Un tad, ja es neesmu pārāk pārliecinoši stāstījis par vajadzīgajām komponentēm datorā, tad ir ļoti viegls veids, kā apmēram saprast, kas ir tas minimālais vajadzīgais tieši arhitektūras datoriem, ir meklējot, piemēram, šādi arhitektūras universitātu datoru specifikācijas un, piemēram, TU Delfu universitātei ir saraksts ar tādu minimālo vajadzīgo datoru komponentu kvalitāti, lai varētu ērti un stabili strādāt šajā nozarē. Tādēļ ir vērts arī apskatīties citām universitātēm un tad arī, piemēram, ko mākslīgais inteliģences līdzeklis parāda šeit, piemēram. Tagad, kad dators pats ir uzbūvēts un visa tehnika ir iegādāta, tad nākamais, uz ko vajadzētu skatīties, ir kādu, piemēram, operētāju sistēmu izmantos savam datoram. Ir tā, ka arhitektiem īsti ir piemērota tikai viena no šīm operētāju sistēmām, kas ir Microsoft, jo viņam ir vislabākā sadarbība kopā ar citām programmām, kas ir tad veidotas tieši uz Windows pamatu. Un kaut gan daudz ir pieraduši pie strādāt ar Mac OS, ir tā, ka uz
uz Apple produktiem. Liela daļa profesionālās arhitektūras projektēšanas programmas īsti nestrādā. Bet toties Linux, kas ir tāds ļoti brīva un atvērtā koda programma, kurā ir iespēja pašam tad redidēt kā vēlas, tad arī šī ir viņa lielākais mīnus, ka tā paši pamati nav īsti stabili, un tad atkal līdzīgi kā ar macOS, liela daļa programmu vienkārši var nestrādāt uz Linux operētāja sistēmas. Un tādēļ ir ieteicams visiem arhitektūras studentiem diemžēl neskatīties uz Apple produktiem kā savējo ikdienas studiju datoru, bet gan tad skatīties uz citiem produktiem, kuros ir droši pieejams Windows operētāja sistēma. Un, ja jau tagad ir dabūts dators un arī operētāja sistēma, ar kuru tiek darbināts šis dators, tad nākamais solis būtu dabūt attiecīgi vajadzīgās programmatūras, kuras izmantos tad ikdienas dzīvē. Lieliski iespēja studentiem ir tas, ka daudzas programmas, par kurām būtu gadā jāmaksā vairāki tūkstoši, ir pieejams pavisam par brīvu studentiem. Vienīgais, kas jāizdara, ir jādabū studenta licence, un kas arī ir ļoti viegli izdarāms. Viena no šiem ražotājiem, kuri piedāvā studentiem brīvās licences, ir Autodesk, kuram attiecīgi tieši uz arhitektiem attiecās Revits un AutoCADs, tā visbūtiskāk, un ar Autodesk ir ļoti viegli noslēgt šo te līgumu, jo viss, kas ir jāizdara, vienkārši jāizpilda tāda vispārīgā informācija, e-pasts, vārds, uzvārds, jānorāda, kurā vietā tad mācās, un kaut kā jāapliecina savējā studentu apliecība vai ar vēstuli no skolas biedrības, kā šis students patiešām mācās. Un ar Autodesku ir ļoti viegli, parasti 2 dienu laikā tiek apliecināta šī te licence un var sākt darboties ar visiem Autodesk piedāvātajiem rīkiem. Vēl viens ražotājs, kurš piedāvā brīvas programmas studentiem, ir Bentley Software, kur līdzīgi kā Autodeskam ir vienkārši jāizpilda tāda anketa, kur vienkārši norāda, kur mācās, kaut kā apliecina to, ka mācās šajā iestādē. Un tad ir pieejams visas programmas, ko piedāvā Bentleys, tieši MicroStations un varbūt OpenRoad Designer, tas būtu tie galvenie priekšarhitektūras studentiem. Un šie te divi ražotāji galvenokārt piedāvā tādus tieši CAD programmas vai 3D modelēšanas, bet arī, piemēram, ir D5, kuram arī ir studenta licence pieejama, un tad šī ir ļoti laba renderēšanas programma, ko izmantot, kad vajag veidot savas vizualizācijas. Jāsaka vienīgi, ka ar D5 ir mazliet grūtāk vai vienkārši ilgāks process dabūt licenci, jo D5 ļoti kārtīgi pārbauda, vai patiešām ir, vai šis patiešām ir students, kuram ir vajadzīgi D5 par brīvi. Tādēļ var paņemt kaut kādas nedēļu, līdz vispār var dabūt D5. Un tad arī, piemēram, Twinmotions, kas arī ir tieši renderēšanas programma, arī piedāvā studentiem pavisam par brīvu savējo produktu. Tādēļ ir vērts, kā redzējāt, vienkārši, ja jums nesat pārliecināti varbūt par kādu programmu, ka varbūt viņas piedāvā studentiem par brīvu savējo programmu, lai varētu tad kā mazliet reklamēt viņu un nodrošināt studentiem ērtu strādāšanu.
Un, protams, lai nobeigtu visu studentu komplektu, ir arī ļoti svarīgi un vienkārši studentu ikdienas dzīvei nozīmīgi, ka katram studentam ir telefons, protams, savām privātajām lietām un sazināšanās savu ģimenes starpā, draugu starpā un tādam, tādām funkcijām, bet arī ar telefonu ir ļoti ērti apskatīt savējos darbus, ja nav iespēja izvilkt ārā savu datoru, vai arī saziņā ar pasniedzējiem ir ļoti būtiski, ka ir telefons, jo, protams, lielākoties saziņa notiek oficiāli caur e-pastu, bet daži pasniedzēji izmanto, piemēram, WhatsApp, lai sazinātos ar kursu vai individuāliem cilvēkiem. Tādēļ ir vajadzīgs, kad ir normāls telefons. Protams, telefonam nav jābūt baigi kaut kam ļoti labam, attiecībā viņiem nav tik liels specifikācijas kā datoram, bet telefonam vajag būt tādam, lai cilvēks ērti jūtas ar to strādājot un dzīvojot ikdienas dzīvē. Un, ja jau telefons, tad arī jau internets ir vajadzīgs. Tas tā diezgan pašsaprotami, bet tāpatās ir vajadzīgs ērts internets, kas nodrošina savienošanos ar internetā pieejamiem resursiem, ar savām studiju vidu un citām lietām, kas ir pieejamas tikai internetā. Un, lai nobeigtu tādu vispārīgo šo te studentu komplektu, ir arī pieejams, ko es neesmu pieminējis, ka studentiem ir pieejams Office 365 tieši RTU studentiem. Un tad arī ir tāds liels klāsts ar dažādām citām programmām, ko nodrošina ko piedāvā RTU, kas tad ir iespējams apskatīt caur savu Office 365 profilu. Jā, tātad aiziet uz savu Office 365, ir iespējams aiziet uz Apps sadaļu, Install Apps un Microsoft 365 piedāvātie apps. Un, kad šis ielādēsies, tad var atrast dažādus abonentus, kas ir pieejami tieši studentam ar šo te Office 360 kontu. Šeit ir, protams, liels skaits ar dažādām tieši Microsoft programmām, bet arī, piemēram, Skype for Business ir par brīvu studentiem, Sways un citas programmas, kas varbūt gluži nav tieši arhitektūras studentiem tā tiešām nepieciešams studiju dzīvē, bet šīs programmas varbūt var kādam izpalīdzēt lai atvieglotu savējo darbu. Tas tad arī no manas puses ir viss. Ceru, ka šis video palīdzēja labāk saprast, kā pareizi tad izvēlēties datoru, programmas un citus rīkus savām studijām. Es arī ieteiktu pašam vienkārši paskatīties kaut kādu informāciju internetā. Ļoti efektīvi ir vienkārši izmantot, piemēram, ChatGPT, uzrakstot viņām visu, kas ir nepieciešams, un tad kaut gan dažreiz ir tādas aplama informācija, bet, ja pareizi māk paprasīt chatiņam, tad viņš arī iedod vērtīgu informāciju, no kuras tad var atspērties un pats veidot savējos tādu datoru izpēti un programmu izpēti, lai saprastu, kas tieši ir nepieciešams. Arī ieteiktu izlasīt manu referātu, un kur tad vienkārši ir mazliet labākā struktūrā viss šis paskaidrots. Un, ko lai saku, tas arī it kā ir viss. Ceru, ka
studiju laiks būs labs un kā viss izdosies. Jā, paldies!